The coolest and krūtest radio show in Latvia. Kūlenis FM. Labrīt, nu jau 10:15 minūtēs, un mums ir ciemiņi, kā jau solījām, pirms dziesmas. Un mēs ļoti aizrautīgi un rūpīgi un arī tiešām līdz pārdzīvojot, sekojam līdz Ārvim Sprudam. Šobrīd jau viņš cenšas uzstādīt Guinness rekordu un ne tikai arī Īstenībā, ir aizsācis labdarības akcija Esi piemērs. Tieši tā. Un kurš gan visvairāk līdzi jūt un ir klāt ne tikai akcijas laikā, bet pirms, laikā un pēc, ja ne tuvākais cilvēks, sieva Anda. Labrīt! Labrīt visiem! Prieks tevi redzēt un dzirdēt, un tik tiešām šajā nedēļā mēs visi esam sasparojušies un esam, tā kā viens veselums, un turam īkšķi no rīta ceļamies, pirms mums pat kolēģi 5:40 sūta ziņas, pārsūta Arvija ierakstus, un mēs visi pat mostamies kopā un esam ar tādu saspringumu, kur tad Arvs ir ticis, kā viņam sokas un vai viss kārtībā. Tad varbūt ievadā jautājums tev, cik bieži tu seko līdz tai izsakošanas ierīcē, kur tad Arvs šobrīd atrodas? Droši vien diezgan bieži salīdzinoši, jā, tad atverās tas lodziņš telefonā bieži. Tad, kad darbdienas, tad protams, jāpievēršas vairāk darbam, bet brīvajā laikā it īpaši pirms gulētiešanas, jā, ka tā kā liekas, viss ir jāiet gulēt. Labi, vēlreiz paskatāmies, vai kustās, cik tālu. Labi, nevaram aizmigt, paskatāmies vēlreiz. Tad sākās rīts, un rīts sākās ar paskatīties, un diena beidzās ar paskatīties. Tā kā. Un šī nav pirmā reize, kad Arvis tādas lietas dara. Un šoreiz jau varbūt ar tādu pieredzi pieejot, jau mazliet vieglāk tādu visu procesu to uztvert. Kā tas ir? Kā vispār ir dzīvot ar tādu pozitīvu traktu cilvēku, kā mēs raksturējam pozitīvu traktu cilvēku sievietēs? Kurš ir apņēmības pilns vispār veikt tādas lietas, ko citiem vispār pat nesapņo. Kā ir dzīvot kopā ar tādu cilvēku? Teiksim godīgi, tad, kad viņš man paziņo, ka viņam ir kaut kāda doma, ideja kaut kur piedalīties, tad man pirmā reakcija nav sajūsma. Tīdē tā, ka es zinu, ko tas nozīmē, gatavošanās un pats vispārkas process, kas ir ekstrēms un cik tas daudz prasa. Bet, tad lēnām es pie tās idejas pierodu, aprodu, un tad nav cita varianta, kā atbalstīt cik vien iespējams. Protams, es prasu ikdienā treniņi, visa organizēšanās, tas prasa daudz laika, bet Arvim tas viss ir, viņam tas ļoti patīk, un tas viņu dzen uz priekšu. Jā, tas laikam arī. Tad laikam labākais jautājums par to pateikšanu, kad, cik laicīgi Arvis tev paziņo, ka būs nākamais šāds pasākums? Reizēm liekas, ka tas viņam arī ir jāsaņemās, lai to izdarītu. Gribēju vaicāt, vai viņam var tā bail. Bet, principā viņš parasti saprot, ka viņš jau organizatoriski jau daudz ko jau ir sadarījis, sakārtojis, un tā, ka viņš zina, ka tas viss varētu tiešām notikt, un tad, kad ir droši, tad viņš man tā mēģina paziņot. Tajā skiču projektā tev vēl neiesaisti, bet tad, kad ir jau kaut kāds kontūrs. Man nostāda fakti priekšā. Tad Arvim ir lielāks satraukums paziņot sievai. Varbūt, nekā šajās avantūrās iesaistīties. Jo visās intervijās viņš ir ļoti mierīgs, nosvērts. Kā jau profesionālam sportistiem iekšējais miers augstā līmenī, bet viņš pilnīgi, sarežģītākās sarunas tad sanāk ar sievu pastāstīt, ka būs jauns. Jā. Jo, tas, nākās kādreiz ziedot arī laiku, protams, ka, treniņi un sacensības un kaut kas tiek palikts otrā malā. Tad ir sadzīviši kādreiz, protams, kad mums uzmet kādu lūpiņu vai tā, bet, pēc tam jau viss, piemēram, šī mirklī, fantastiski, kas notiek. Es priecājos, ka es tur visā varu būt iekšā. Un kā notiek tas tavs atbalsta periods pirms, kā tu iesaisties visā šajā gan akcijā, gan Ārvija motivēšanā, jo noteikti tavs atbalsts viņam ir tiešām ļoti, ļoti svarīgs? Jāsaka tā, ka pirms viņš organizējās un dara visu, principā, daudz pats, ļoti daudz. Es varu tikai, kaut kādu padomu, kaut ko viņš man pajautā vai kā, bet principā viņš visu dara. Tur tik daudz lietas, visu sadara, sakārto. Un tad šī tajā jau faktu fiziskajā posmā, kur viss jau notiek, tad tas ir tāds, kas tas, nezinu, tīri praktiskās lietas, kaut kādas ēšanas, viss, vai man sekojam līdzi, vai viņš ir paēdis, vai drēbes, viss ir izmazgātas, kaut kādas vēlmes, un tāds viss menedžments starp komandu un Arvi. Tā sanāk.
Un šajā mirklī, šobrīd viņš jau ceļā atrodas, kur mums nāk 5. diena? Tā sanāk, vai ne? Jā. 5. diena. Un kā ir ar Arvi? Jo ir cilvēki, kuriem patīk, saka, tev viss būs kārtībā, tev aiziet uz priekšu. Kā ir Arvim? Kāds uzmundrinājums viņam der? Vai varbūt vienkārši kopā būšana un tāda paklusēšana, un vienkārši tas, ka viņš sajūt, ka tu esi tepat blakus, tas palīdz vairāk, vai viņš ir tieši tāds, kuram vajag tos uzsaukumus, un kāds ir Arvis? Kā viņu atbalstīt? Gan viņš pats, gan man droši vien pārējie, mēs saprotam, ka mēs neviens īsti nevaram iztēloties, ko tas vispār nozīmē. Tāpēc, kaut arī katrs kaut ko labu pasaka, tie ir vārdi, un tīri mēs, ko tas nozīmē, nezinām, bet tiešām tas atbalsts, kas notiek, kad tā kā minēja, ka vienkārši būt kaut kur viņam redzes lokā, parādīt ar to, ka, teiksim, uz tās pašas šosejas, kaut vai pilnīgi tu vari būt svešs vai kāds vienkārši aizbraukt un viņu pasveicināt, uzmundrināt, pamāt. Viņš zinās, ka tu esi veltījis savu laiku, aizbraucis tur un tas laikam tas, kas uzmundrina tā kopā būšana, kad tie cilvēki tur ir un iesaistās tajā visā. Var, protams, arī pateikt, sārā uz priekšu, bet vienkārši tas, ka tur ir tie cilvēki un tas laikam lielākais tas atbalsts. Tā esamība, bet to ir ļoti labi pieminēt, jo vakar mēs arī ar kolēģi devāmies un arī uzsaucām un dziesmu uzlikām un domājam, tas mirklis ir tāds sekundes 3, bet tas smaids sejā atcer to visu. Jā, un to šķiet, un tās 3, ka viņš pabrauc garām, ja tu tik tiešām tad saproti, ko tas nozīmē, un tu redz to braucienu, un labi, saprast ir viens, sajust mēs to nevaram iedomāties, kā viņš jūtas minoties 7 dienas pēc kārtas neapstājoties, bet pat tas mazais mirklīts tev dod tādu, un tad es pieļauju, ka arī Arvim ir līdzīgi ieraugot katru cilvēku, kurš ir ar viņu un kurš piedalās šajā akcijā, tad noteikti tā. Tā trīsiņa dod to. Ir šoseja, un pēkšņi ir kaut kas. Tas tiešām liels atbalsts, un viņam iedod noteikti motivāciju. Un kas notiek pēc tam? Piemēram, līdzīgas avantūras noslēdzas, vai jums pēc tam ir kāds mirklis, kur jūs dodaties tālumā atslēgties no visa, vai kādu sadzīvu vēlāk? Vai varbūt glāzi vīna pēc katra tāda, kas varbūt ir kaut kāda maza tāda, ko vispār cilvēki nepamana no malas. Jā, principā parasti tās pirmās kaut kādas dienas ir ilgāka pagulēšana mājās, es tiešām fiziski atkopjās no tā visu. Treniņi tad, pilnīgi pārstāt braukt ar riteni, nolikt malā, kaut kur ieslēgt garāžā, tā nevar, jo viņam vienkārši fiziski vēl ir jāturpina ķermenis nedaudz atradināt arī no tā visa, bet, tad parasti ir kaut kāds laiks, kad vairs nav uzsvers, uz to riteņu braukšanu, un tad viņš man apsolīja, ka būs laiks vairāk mums un bez riteņu un tā. Ja tas jau arī ir svarīgi. Un kā, piemēram, ir Arvim ar tavām idejām? Vai viņš ir tikpat atbalstošs un klātesošs arī? Varbūt tas ir tā, ka vienā lietā nostāda viņš tev faktu priekšā, un tad atkal saņem pretī kaut kur citur tādu pašu. Piemēram, dažreiz es viņu varu izmantot un kaut kur paķercināt, kā tu vari izdarīt gandrīz neiespējams lietas, un ka tu nevari kaut ko mājās varbūt sadzīviski izdarīt. Tā. Bet, Bet tavas idejas viņš arī atbalsta. Jā, noteikti. Mans nav salīdzināms ar viņu idejām. Mans idejas ir varbūt kaut kur aizbraukt vai kā. Un tad viņš pievēršās un velta laiku ģimenei. Es skatos uz tevi, Anta, tev uz krūtīm rakstīts, esi piemērs. Varbūt par šo akciju pastāsti, ko tā nozīmē tev, jo Arvis arī mums ar Robertu bija pagājušā nedēļa ciemos. Viņi ļoti uzsvēra to, ka, centrā tieši, tas Guinness rekords, tas, lai piesaistītu uzmanību, bet viņa uzmanības centrā tieši tā akcija, labdarības akcija. Ko tā nozīmē tev? Pirmkārt arī tas arī šoreiz ir tā lielā atšķirība, ka tas nav tikai stāsts par mīšanos un ka tur viens dullais uz riteņa tur kaut ko mēģina rekordu uzstādīt, bet tas ir šis projekts ir gan ir tāds liels fenomens, kur var piedalīties reāli pilnīgi ik katrs.
Un var piedalīties divos veidos, es teiktu. Viens veids ir fiziski aizbraukt un atbalstīt Arvi uz šosejas, piemēram, uzmundrināt. Un, saku, kaut vai tas var būt pilnīgi svešs cilvēks, kas vienkārši vēlās un aizbraukt uzmundrināt. Un otrs variants ir neaizmirst to galveno ideju, ka tas ir labdarības projekts un arī tiešām piedalīties un noziedot kādu naudiņu. Tas vienalga kaut vai būt 1 eiro. Bet, jā, šis projekts, tas nav tikai Arvim un komandai. Pilnīgi jebkurš var piesaistīties un kaut kādu savu artavu un tā kā daļu no savas enerģijas arī visā tajā pievienot un izdarīt tiešām labu darbu. Un mēs par šo runājam tiešām jau visas nedēļas ietvaros, un ka tas katrs eiro ir no svara. Tas nav tā, ka man jau nekā nav, man jau ko tad tā. Nē, iesaistamies. Bet tu būsi piedalījies, jā. Un tikai kopā mēs varam to mērķi sasniegt. Tā tas tik tiešām arī ir. Un vēl mazliet par to ikdienu runājot. Mums kāds kolēģis arī jautāja, kā ir naktīs, vai Arvis blakus nemin pedāļus miegā? Nē, neminās. Cerēs pēc tiem lieliem pārbraucieniem, jā, tam mums kādreiz viņš tur tā kā tie muskuļi paraustās un tā, bet... Nē, neminās. Pietiek. Tas būtu labi. Vīrs vienkārši izmina no Goldsāra, jo parasti ir cīņa par segām vai par pārvalkiem kaut kādiem karstākā laikā. Un tad uzreiz izmina vienkārši no Goldsāra un viss manējies. Tā kā, Andi, teiksim tev lielu paldies, kā atvēlēji laiku un ieradies pie mums studijā. Pavisam drīz mēs arī dzirdēsim Arvi komentāru par aizvadīto diennakti, kā tad viņam ir gājis un cik vēl tālu jādodas. Un paldies tev, tu arī esi piemērs, jo būt blakus cilvēkam ar tik dullām idejām, tas ir liels pārbaudījums, un tur arī ir nepieciešams papildu nervu šūnas, un tiešām tas ir skaidrs, tā kā paldies, ka esi, un paldies, ka arī tu piedalies šajā akcijā, un esi kā vēstnesis. Paldies visiem, kas arī piedalās, jā. Un turpinājumā, tad... Viena uzmundrinoša dziesma. Lai kā raķete Arvis šaujas tālāk. Uz skrundas puses mums būs jāpalūko. Vai jau uz Kuldīgu vai uz skrundu. Tūlīt pasakosim līdz. Paldies! Paldies!